Latviešu tautas pasakas. Zelta cirvis un godīgais kokgriezējs. Reiz Latvijā biezā mežā dzīvoja kāds nevainīgs vīrs, cirstot un pārdodot malku. Kādu dienu šis nabaga kokgriezējs cirta koku pie strauta dziļi mežā. Līdz pusdienlaikam malkas cirtējs bija noguris. Viņš strādāja kopš saulēkta, un līdz pusdienlaikam viņa cirvies sitieni nebija tik pārliecināti. Tā cirvis izslīdēja no rokām un iekrita dīķī. Malkas cirtējs bija vīlies, viņam bija tikai cirvis, no kā dzīvot, un nebija naudas, lai nopirktu jaunu. Kamēr viņš raudāja ar saliktām rokām, pēkšņi Dievs veca vīra izskatā viņam jautāja, kas par lietu. Nabaga malkas cirtējs ir pastāstījis, kas noticis. Vecais vīrs laipni ienira dīķī, kad viņš atgriezās. Viņam rokā bija brīnišķīgs zelta cirvis. Vai tas ir tavs cirvis? Vecais jautāja malkas cirtējam. Nē. Godīgais kokgriezējs atbildēja. Tas nav mans cirvis. Zelts atstāja cirvi krastā un ielaica atpakaļ dīķī. Šoreiz viņš atnesa sudraba cirvi, bet kokgriezējs atkal paziņoja, ka viņa cirvis ir parasts ar koka kātu. Pārģērbies kā vecs vīrs, Dievs ienira trešo reizi un atgriezās virszemē, lai atgūtu pazaudēto cirvi. Nabaga malkas cirtējs ļoti priecājās, ka atrada savu cirvi, un nekavējās pateikties labvēlīgajam Dievam. Vecais vīrs bija ļoti apmierināts par kokgriezēju godīgumu. Dievs bija tik pārsteigts par viņa godīgumu, ka viņš iedeva viņam savu zelta cirvi, sudraba cirvi un dzelzs cirvi kā viņa godīguma simbolu. Laimīgais malkas cirtējs atgriezās mājās ar savu dārgumu, un drīz visi ciematā zināja stāstu par viņa laimi. Tagad tur bija mantkārīgs bagāts kokgriezēja brālis, kurš ticēja, ka viņš var viegli iegūt šo laimi. Viņš paslēpa cirvi krūmos un izlikās apmaldījies, saucot pēc palīdzības. Patiešām, Dievs parādījās veca vīra izskatā un parādīja viņam zelta cirvi. Satraukti paziņoja, ka tas ir tas, kuru viņš ir pazaudējis. Bet Dievs savā vecajā izskatā nedeva zelta cirvi. Ak, nē! Tā vietā viņš tika nosūtīts ar smagu sitienu pa galvu. Mantkārīgais bagātais brālis nevarēja atrast ceļu un apmaldījās mežā.